Esiet sveicināti festivālā Lampa. Otrā diena ir veiksmīgi sākusies. Saule spīd. Latvijas viena no svarīgākajiem svētkiem un publiskajām brīvdienām Jāņa strauji tuvojas, bet mēs šeit šodien esam tikušies, lai runātu par mūža izglītību un pārkvalifikāciju un kā atbalstīt vīriešus izglītībā. Tieši tā mēs tomēr gribam arī runāt par vīriešiem. Tas droši vien nav nekāds pārsteigums, ka šodien mums šeit šajā diskusijā piedalās tiešām kungi. Un tiešām katram paldies par to, un es arī pēc pavisam īsa mirkļa pastāstīšu, kas ir mūsu diskusijas dalībnieki, bet šo diskusiju organizē biedrība Tēvi. Tieši tāds arī ir nosaukums un mērķis apvienot tēvus kopīgai darbībai. Arī es, Vils Brūveris, kā diskusijas moderators, esmu 3 dēlu tēvs, tā ka man ir īpaši prieks arī šeit būt tādā ampluā, jeb cepurē, bet Lauris Bokišs mazliet ieskicējas biedrības tēvu pārstāvs un valdes loceklis, tad kas tad īsti ir tas iemesls, kāpēc vispār mēs vēlamies runāt par vīriešiem izglītībā? Jā, labdien! Respektīvi, maksimāli īsi vadot nodarbības, atbalstot vīriešus, bieži nākas saskarties ar to, ka vīrieši grib būt iesaistīti ģimenē, bet tad, kad viņi saprot, ka tas prasa kaut ko vairāk zināt, prasa mācēt, bieži saskaros ar to, ka ir kaut kāda tā pretestība. Es taču, man jau tur tas mamuts, kur es nesu, un viņš ir tāds. Un tad gribējās savākt uz skatuves vīriešus, par kuriem man ir zināma pārliecība, ka viņi ir spējuši savā dzīves gaitā, savas profesionālās, savas vispār, pieredzes gaitā gan piemērīt dažādas cepures, gan apvienotās cepures un izdarīt vairāk. Būt gan klātesoši tēvi, gan skolotāji, gan apvienot dažādas lomas, gan papildināt savu profesionālo ceļu. Un tad droši vien tas mans kopējais lielais caurvīja jautājums ir, kādēļ ir tā, ka daļa no mums grib, spēj, māk šo te mūža izglītības ceļu iet, un tad ir starp mums daudz vīriešu, kuriem tā ir milzīga problēma, un ja viņiem to kaut kā mēģina piedāvāt vai uzspiest, tad ir pretestība, un kura sliktākajos gadījumos rezultējas atkarībās, aiziešanā no ģimenes, konfliktos vai vēl kā citādi. Tas tāds varbūt no manas puses. Tas caurvīju motīvs un jautājums, un otrs, ar ko tīri praktiski pēdējos gados ir nācies saskarties, kopš ir jaunajiem tēviem iedota arī šī nenododamā kvota bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad es arī esmu dzirdējis tik daudz šos kā es tagad atstāšu savu darbu, savu vietu uz 2 mēnešiem. Es esmu neaizvietojams tajā savā darbā, savā biznesā, kā darba devējs, kā darba ņēmējs. Vienalga, gan ir dzirdēts. Ja? Un mans jautājums ir, vai tiešām tā ir, vai tā ir jābūt, vai mēs domājot, sākot runāt par to, varam darīt labāk. Vil, turpinam. Vai mēs varam darīt labāk? Jā, un noteikti skaidrs. Paldies, Laura, par to problemātiku mazliet iezīmējot. Jā. Mēs noteikti tūlīt dzirdēsim arī visu klātesošo. Es negribu teikt visu klātesošo viedokli. Jā, nekad nedrīkst to teikt. Visi, neviens un tā tālāk tādas absolūtismas laikam nevajag lietot. Bet katrā ziņā arī jums būs iespēja paust savu viedokli, un arī mūsu tiešraides skatītājiem, kas skatās šobrīd, arī būs iespēja piedalīties un vairāk ar slaido palīdzību, jeb slido. Man patīk versija slido, ko mēs darīsim ziemā. Noteikti būs iespēja arī piedalīties šajā diskusijā. Un skatīsimies noteikti pēc tam, ka mēs būsim dzirdējuši mūsu diskusijas dalībnieku tātad kungu viedokli šeit no skatuves arī mēģināsim varbūt saprast, kāda varbūt ir jūsu komentāri un jūsu domas par šo. Bet tad pavisam īsi es vispirms iepazīstināšu mūsu diskusijas dalībniekiem. Jūs jau mūsu pārstāvjus šeit redzat. Un tad es arī došu katram no viņiem iespēju izteikties.
ar tieši tādu pašu jautājumu, kuru savukārt mēs adresēsim jums visiem, un būs iespēja arī slaido izteikt savu viedokli. Nu, lūk, tad mums piedalās Ivo Rode, izglītības inovācija pārmaiņu procesa vadītājs Cēsu novada domes deputāts, izglītības kultūras un sporta komitejas vadītājs, 4 bērnu tēvs. Lasu precīzi tā, kā ir jūsu lampas profilos. Ja? Tātad Gunārs Caune strādā Sveitbanku, rūpējas par procesu uzlabošanu un pārvaldību maksājumu jomā. Edmunds Vanaks, klīniskais psihologs un pētnieks, un visbeidzot Edgars Plētiens, vēsturnieks, Izglītības zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietnieks, draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas vēstures skolotājs, un tātad Lauris Bokišs, kurš jau runāja, biedrības tēva nodarbību vadītājs, organizators un jauno vecāku izglītotājs, un Vils Brūvers, moderators un līdzdalības eksperts, un tur nav rakstīts, ka arī 3 dēlu tēvs. Bet, dāmas un kungi, laiks pirmajam slaido jautājumam, un tas ir arī pirmais mūsu jautājums mūsu diskusijas dalībniekiem. Un pirmais jautājums ir, tad slaido jūs kodiņu redzat, ja 202 520. Un jautājums ir tāds, kādu izaicinājumu tu visbiežāk novēro vīriešiem darba tirgu. Un tad tur ir vairāk atbilžu variantu, lai jums būtu vieglāk, ja? lai nav tādā pirms Jāņu rītā jādomā par to, ko tad rakstīt, tad mēs jums piedāvājam atbilžu variants. Pirmais ir spiediens pelnīt, nevis darīt to, kas patīk. Otrais - grūtības pārkvalificēties vai mainīt nozari. Trešais - nepietiekams emocionāls vai praktisks atbalsts darba maiņā. Zema motivācija mācīties vai attīstīt jaunas prasmes, bailes zaudēt statusu vai sociālo lomu. Nu, tad aicinam tiešām piedalīties, un tad skatīsimies, kāds ir tas viedoklis, kas jūsos varbūt visvairāk norezonē no šī visa. Bet tieši par šo arī mēs gribam vaicāt mūsu šodienas diskusijas dalībniekiem, tad kas tad ir tie izaicinājumi, kurus jūs novērojat no tām vietām, tām pozīcijām, kur jūs esat, kur jūs darbojaties, kur jūs arī paši kā vīrieši esat darba tirgū, vai ne? Kaut kādā vienā vai otrā veidā. Tad lūdzu, Ivo, varbūt vārds vispirms tev. Paldies, labdien! Tu teici, dāmas un kungi, tu drīzāk vajadzēja ieteikt cienījumās dāmas, jo, kā es tagad no priekšas novēroju, kungu ir ārkārtīgi maz diskusijā par vīriešiem, un uz diskusiju vīrieši nav atnākuši. Daži ir atnākuši, paldies tiem, kas ir atnākuši, jā. Bet dāma ir vairāk. Vīrieši ir uz skatuves. Jā, bet tas arī kaut ko varbūt pasaka priekšā, ja? Bet atbildot uz tavu jautājumu, es absolūti visus jūtu, absolūti visus spiedienus un izaicinājumus, un esmu novērojis gan savu draugu, savu kolēģu, gan savu skolēnu, kuri pēc tam stājas darba tirgu vidū šos visus katram, kādā konkrētā brīdī kāds ir vairāk. Un, ja tā salīdzinot, es varu salīdzināt personīgi, ja tu man prasi, ko es jūtu, ja? kur no šiem, es varu salīdzināt, ka mana sieva, piemēram, dažus no šitiem te vispār nepārdzīvo par dažiem. Piemēram, par pārkvalificēties vai mainīt nozari, viņa nomainīs un viss būs baigi labi. Un es gribu trāpīt ar pirmo jau. Ja? Protams, es tā tagad pārspīlēju un ironizēju, ka es gribu trāpīt ar pirmo, bet arī pelnīt svarīgi, zaudēt statusu ārkārtīgi svarīgi, par atbalstu tas laikam vismazāk. Bet par pārējiem, jā, es jūtu visus. Viss ir aktuāli, jā, te mēs redzam jau savā ziņā tops jau arī veidojas. Paldies, jā, par personīgo pieredzi. Es varu pievienoties, man arī, jāatzīst, nepatīk pārmaiņas, jā, tā ir. Bet, jāmainās, neko darīt. Gunār, kā tas ir no tavas skatu punkta? Man patīk tavs teiciens, jāmainās, neko tur darīt. Man dažkārt liekas, ka vīrietis saka, pagaidi, es noturēšu tās pārmaiņas un pagaidiet, tūlīt tas viss vai norimsies, un tādā ziņā, man liekas, atliek to, ka varbūt ir laicīgāk jāsāk. Man liekas, mēs jūtam varbūt nedaudz vēlāk vai lielāku pārliecību, ka šito var paturēt, šito es noturēšu, man ir spēks, jauda, sen to esmu darījis, varbūt tas arī, kā saka, izdarīsies šoreiz. Man arī nav tāds viens, es domāju, tur ir kombinācijas formāts, tā kā gan par to pelnīšanu, kā mēs runājām, ir vēlme aiziet, nopelnīt un atnest to naudu. Un man liekas, ar šī sajūta, ka gan jau pārvarēsim. Bija visādas krīzes, šito izturēsim, varbūt ar šito izturēsim un atliekam to mācīšanos, un līdz ar to jau ir pa vēlu, un tad sākās cits problēmas un cits grāvis.
pa kuru dažkārt sanāk aiziet. Paldies. Nu, droši vien uzreiz man nāk prātā tas jautājums, uzreiz, vai patiesībā, vai tiešām naudu var nopelnīt nemācoties? Nu, tas tāds retorisks varbūt mazliet. Reizēm gan jau var. Nu, Edmund, jā, kāds ir tavs viedoklis, kā arī pētniekam? Jā, droši vien visi tie ir ļoti svarīgi faktori, un es domāju, kā jau iepriekš teicu, tie var kombinēties. Tur nav vienīgā, kas to nosaka. Tur droši vien ir šo faktoru kombinācija, bet es noteikti vēl pieliktu klāt vienu tādu pie bailes zaudēt statusu vai sociālo lomu. Bailes zaudēt to, ko jau esmu ieguldījis. Tas arī sociālās zinātnēs šo sauc par tādu ieguldījumu slazdiem, jo vairāk kaut kādā lietā ieguldu, galvenokārt laiku, resursus, un tad pēkšņi man tas ir jāzaudē, tas ir diezgan sāpīgi. Ja tas ir tikai pamest tikko uzceltu māju vai māju, kuram esam ģimeni nodzīvojuši, un man tā personīgai pieredze arī pagājušajā gadā bija, man patiešām bija ārkārtīgi sarežģīti pašam pieņemt lēmumu, pārtraukt attiecības ar esošo darba vietu un tad meklēt kaut ko pilnīgi jaunu, mācīties, un tad visi šie jau tur stājās rindā. Paldies. Man liekas, patiesībā tikko es dabūju to atbildi vismaz priekš sevis daļai, kāpēc man varētu arī nepatikt pārmaiņas viens no tiem iemesliem, ja, jo tas ieguldījums ir tas kas patiesībā neļauj vai negribās laist vaļā. Paldies, Edgar. Atbildot uz to retorisko jautājumu, vai var pelnīt bez izglītības, diemžēl jā. Jo Latvijā mēs esam tādā, kā lai saka, sociāla ekonomiskā struktūrā, ka jā, to var darīt. Un, diemžēl, reģionos tāds notiek, ka jaunieši diezgan ātri aiziet darba tirgu un viņi patiesībā pelna vairāk par mani. Jā. Protams, tur ir jautājums par nākotni, visām tādām sociālām garantijām, vispārējo, bet mēs paši zinām, kurš 20 gadu vecumā, bet 18 gadu vecumā domā par to. Bet, ja es skatos, kas ir lielākie tie izaicinājumi vīriešiem vispār darba tirgu vai kopumā, kuris esmu saskāries, droši vien, ka šis prevalē, bet tas, ko es redzu, lielākie izaicinājumi vīriešiem vispār ir normāli komunicēt. Jo tā komunikācija, ar ko es esmu saskāries visbiežāk, un es tagad kaut kādā 20 gadu perspektīvā tādā salieku rāmīs, cilvēks, ar kuriem es esmu komunicējis, tad izteiktā skaitā vīriešiem ir problēma normāli sakarīgi komunicēt. Nevis uzreiz uzbrukt, noraukt galvu kādam, bet vienkārši normāli sarunāties un komunicēt par problēmām, par lietām, kas nesakrīt, par to visu. Respektīvi tādas, ko arī laikam teorijā un pētniecībā sauc mīkstās prasmes, soft skills, kas ir, ja es tā salieku tiešām, tad vīriešiem viņas ir mazāk tādu vai citādi iemeslu dēļ attīstītas. Paldies. Es teiktu, paliek aizvien interesantāk. Mums arī prieks, ka mūsu diskusijas dalībnieki paliek aizvien vairāk. Es gan mēs neredzam, kā tur ekrānu tajā pusē, bet cerams, ka tur arī tie cipari aug tieši tāpat, kā mums ir jau 23 cilvēki ir atbildējuši. Uz slaido jautājumu, paldies. Droši turpiniet to darīt. Laura, tev tagad ir arī jānoslēdz šis pirmais aplis. Jā, es uzreiz gribu noreklamēt vakardien notikušo sarunu mentālās veselības teltī, kur mēs runājām savukārt par vīriešu krīzēm. Un tur mēs runājām par vienu no lietām, kas tikko izskanēja arī no Edmunda. Vismaz es tā to saklausīju, par šo te bailēm pazaudēt ieguldīto. Un tad jautājums ir par to, kas ir vīriešiem ļoti bieži šis te ieguldījums. Un ja tas viss ieguldījums, tas lielais ir bijis uz šo te ārējo, uz statusu, uz profesiju, uz tam līdzīgi, tad, protams, ka ir milzīgas bailes ar to saskarties, vēl jau vairāk, ja savukārt ir iztrūcis ieguldījums, tas, par ko mēs runājam vakar ļoti dziļi un daudz, savukārt ieguldījums sevī, savā personībā, savā pārliecībā par sevi, par savām spējām, par savu iekšējo garīgo pasauli, savu pārliecību par sevi, savu atbildi, kas es vispār esmu šajā pasaulē, bez savas profesijas, bez saviem pienākumiem. Ja? Un, ja tajā ir ieguldīts ļoti maz, tad absolūti šīs te, bailes pazaudēt visu, tā kā burtiski visu, viņas var būt mežonīgi augstas.
Nu, paldies. Arī, man liekas, ļoti, ļoti labi punkti. Nu, ko, 24 mūsu diskusijas dalībnieki, klausītāji ekrāna šajās pusēs un otrajās pusēs ir piedalījušies un izteikuši savu viedokli. Te mēs redzam ļoti skaisti. Atzīmes, mums tie atbilžu varianti bija tāds tops jau, ja, salikts. Un redzat, ja, vienkārši perfekti. Tātad skaidrs, ka galvenais, respektīvi, izaicinājums ir spiediens pelnīt, nevis darīt. Te uzreiz gribas pavaicāt, mazliet varbūt tā kā atpakot šo te jautājumu. Kas spiež? Kas ir tas, kas spiež pelnīt, nevis darīt to, kas patīk? Ivo, aiziet, lūdzu. Jā, es jau pēc tam, ka izteicos uzreiz, man bija sajūta, ka tas status un sociālā loma, visi viņi ir savstarpēji saistīti patiesībā. Man šķiet, ka tas status vai sociālā loma ir diezgan svarīgi, un peļņa līdz ar to ir saistīta ar to statusu un vispārējais. Tā ir tāda, es varbūt domāju nepareizi, ja, bet un es pats ar sevi konfliktēju ik pa laikam. Ja? Es konfliktēju, kāpēc daži tur tie vīrieši ir tajās profesijās, kurās pelna maz. Un tad es esmu aptaujājis daļu no viņiem un izrādās, ka viņi visi vēl 3 darbos strādā. Un tad beigās viņš dara to, kas viņam patīk, pelna maz, bet nopelna kaut kur citur klāt. Un tad beigās sanāk tā, ka viņam ir labi un viss tā kā ir labi. Ja? Kaut kā tās lietas, manuprāt, iet kopā. Paldies. Man liekas, ka ļoti, ļoti laba versija. Bet es vienkārši domāju, piemēram, status un sociālā loma. Es domāju, krējums, piemēram. Ja? Man garšo krējums, manai ģimenei garšo krējums. Un es vienkārši skatos, tā kā es mēru bieži vien to inflāciju, sekoju līdz kā krējuma cenas mainās veikalā, ja? Un lētāks tas krējums nepaliek. Un ja mēs skatāmies tiešām, es tagad eju 1 mēnesi uz veikalu, 2 mēnesi uz veikalu, 3. mēnesī man 3 eiro jāmaksā par to krējumu. Tad objektīvi man ir jāpelna vairāk, nevis tāpēc, ka man status kaut kāds, ja, bet tāpēc, ka vienkārši tā situācija ir tāda. Vai tur arī nevarētu būt šis moments? Vai kāds varbūt grib šo iekomentēt, šo versiju? Man uzreiz par to maiņu jautājums, bet tu esi skatījies ar citu krējumu? Vai ne? Pārmaiņas. Ne, krējuma cenas ir tās, kurām es ļoti sekoju līdz arī kvalitātei. Jā, precīzi, jā, es skatos. Šobrīd ir varianti. Tieši tā. Bet tas patiesībā, jā, bet varbūt tieši tā kāda varbūt ir tava versija par šo spiedienu, ne tikai domājot par krējuma cenām un krējuma veidiem, bet varbūt plašākā kontekstā. Es nezinu, es vienkārši piekrītu tam, ka ceļš malīs jaunatne šobrīd tāds sajūta, ka viņiem ir sajūta, ka var nopelnīt daudz ātrāk un daudz vienkāršāk internetā bez īpašām zināšanām. Tev iespējams vajag paklausīties kaut kādu internetu kursu, bet cik esmu saticis paziņas, man liekas, ka jebkurš ir izmēģinājis kaut ko bitcoinā, viņš izmēģinājis kaut ko tirzniecību internetā. No vienas puses var teikt, viņš, tur 3 mēneši kaut ko pamēģina, tas nesanāk, viņš lec uz nākamo. Vai tas ir laba pazīme jaunai paudzei, ka viņi sāk kļūt elastīgāki, bet ar fokusu uz naudu? Es nezinu, es tikai jūtu, ka tā vēlme pelnīt džekiem ir lielāka. Tad 18, 19 gados, principā jau 16, 15 gados viņi jau tur kaut ko funkcionē. Un tad otra lieta ir kaut kur es biju dzirdējis, ka tādā skolā tiem puišiem tur ir baigi grūti, jo džeki pēc iespējas, viņiem iekšā ir ielicis, ka gribus sacensties. Bet tur noteikti tas, ka meitenes kaut kā tādā skolā sāk mācīties labāk, vairāk un uzmanību no skolotājiem viņi dabū. Līdz ar to tur konkurence principā tiek zaudēta jau diezgan spēcīgi. Līdz ar to vienīgais iespējams tāds variants, kur tu vari mesties, ir šitā jūs varat, un es metos uz to jomu, kur varbūt ir mazāk šī konkurence, lai es kaut kur realizētos. Tas ir kaut kāds viens virziens, man liekas, un otrs ir tā apzināties pašam sevi kaut kādas aizraušanās un kaut kādas citas lietas. Jo tā pelnīšana, es domāju, ka būs, bet tas, kā saka, iespējams mēs redzēsim pēc kaut kāda laika, ja tu neesi atradis neko citu, mēs runāsim par kaut kādām citām problēmām. Tā kā tas aicinājums no manas puses attīstīt kaut kāds interesi vēl kaut ko, lai arī tas jūs kompensētu tās lietas. Bet šie ir 2 virzieni, kas man tā nāk galvā uzreiz. Paldies. Es tev pelnītu ar to, kas patīk.
nevis nepatīk, vai ne? Tas ir, tur tie visi tie teicieni, ja mēs šis esam dzirdējuši, tur, ja tu mīli to, ko tu dari, tad tu nestrādā nevienu dienu un tā tālāk. Nu ko, Edmund, kā tev liekas, kas spiež pelnīt? Nē, nu, kredīti spiež. Es domāju, ka ikmēneša rēķini, nu tādā ļoti racionālā veidā, bet nu, noteikti arī tās lomas, kuras mēs esam uzņēmušies un mantojuši no saviem tēviem, vectēviem, ka tas vīrietis ir tas pelnītājs un sieva atkal citas lietas dara. Tā kā ļoti spēcīgi noteikti šie stereotipi, kas nav izdzēšami vai vienkārši tā uz knipi nepazūd. Protams, ja es darītu tikai to, kas man patīk, es nevarētu apgādāt ģimeni. Man, diemžēl, ir tā situācija, ka pasniedzējiem tās algas ir tik zemas, ka man patīk tas darbs un arī varbūt drusku sanāk. Bet, ja es darītu tikai to, man būtu ļoti grūti, tāpēc es 4 darba virzienos skrienu un tad mēģinu kaut ko salasīt. Paldies. Jā, Edgar. Jā, es nezinu, tur jājautā viņiem pašiem, kas viņiem spiež kaut ko darīt. Jo, es laikam mucā dzīvoju, man kaut kā citādāks tas skatījums uz dzīvi. Man liekas, katrs paņem uz sevi tik, cik daudz viņš var paņemt. Jā, un es saprotu, ka visi atrodas kaut kādos modeļos ģimenēs, un tā arī man ir ģimene, bet es neesmu nekad dzīvē izjūtis spiedienu. Tā man sieva kaut ko tur spiest darīt, vai droši vien mamma vai tēvs kaut ko spied kaut ko darīt bērnībā. Bet tā, pieaugušā vecumā man nav bijis spiediens. Tagad redzēs, es esmu vīrietis, man jāpelna vairāk, es jūtos slikti ar to, ka sieviete pelna vairāk manā ģimenē, ja man sieva pelna vairāk. Ir ok, ir bijuši kaut kādi dzīves momenti, ka man sieva ir pelnījusi vairāk par mani. Jā, ok. Man ar to nav nekāda problēma. Tā kā, tie ir kaut kādi droši vien arhetipi, kas mums galvās guļ vai iesēž, kā mēs tur esam audzināti, attīstīti un tā tālāk. Bet tad, faktiski, lai cik tas skar neizklausītos, tad ir jāiet droši vien pie kāda konsultanta, kas var palīdzēt to tikt galā, tādā vai citādā veidā, bet man šķiet visbūtiskākais jautājums, pie kā par ko es domāju šīs diskusijas kontekstā, un varbūt mēs tur arī nonāksim, bija tas, ko minēja par to, kas ar puišiem notiek skolās. Jo faktiski, un tā ir kaut kādā ziņā meklējuma atbilde uz jautājumu tam, kāpēc vīrieši varbūt tur procentāli ir tas salīdzinājums, ka viņi mazāk nonāk augstākā izglītībā un tā tālāk. Tā atbilde meklējuma skolās par to, kāds ir mācību process skolās un cik daudz puiši tur ir iekšā, bet tas ir plašs lauks. Paldies, jā, un Lauri spiež, kas tavuprāt? Vai vispār kaut kas spiež? Varbūt patiesībā nekas nespiež. Es te varu tikai, Edgars paņēma mikrofonu, un es jau domāju tieši par to pašu, par to motivāciju mācīties. Respektīvi, kā skola, kā sistēma, kā šajā agrīnajā posmā tam cilvēkam ir iedotas prasmes, iemaņas, vēlme, un atstāta viņā pašā iekšēja motivācija kaut ko darīt, ņemt klāt, spēt darīt vairāk, gribēt darīt vairāk, mācīties, neapstāties pie kaut kā viena. Un tas var būt uz āru vērsts, un tas var būt uz iekšu vērsts. Man liekas, var būt brīnišķīgs, vienalga, cik stereotipiski šobrīd nenāk nekas labāks prātā, lielisks galdnieks no tehnikuma izejot un visu mūžu, bet ja viņš atrod apkārt lietas, kā attīstīt sevi, savu personību, pēc tam ģimeni, savu sētu, viņš var turēties pie savas galdniecības kā galvenā centrālās lietas, ar to ienest sev visu, bet bagātinot visu apkārt. Bet ka viņā ir palikusi droši vien tā iekšējā motivācija pie viņa paša. Attīstīties, darīt, augt, veidot savu stabilitāti kaut kādā tādā veidā. Bet ja tā motivācija kaut kādā šajā mūsdienu, īpaši internetu pasaulē, ir vispār
iztorpedēta ārā tajā, ka tu vari un tev vajag ātri nopelnīt naudu. Un tad tas sajiet kopā ar veco labo stereotipu, ka vīriešiem ir jābūt tiem, kuri pelna vairāk un kuriem ir jānodrošina visu. Tad tas veido vispār kaut kādu tādu bieži vien pilnīgi nesasniedzamu trajektoriju, kurā no vienas puses uz tevi strādā stereotipi, no otras puses tevi strādā kaut kādi šie pieņēmumi, ka tu tiešām vari ātri, kļūt par interneta influenceri jebkādā jomā un pelnīt tūkstošus, jo daži to dara. Daži to dara. Paldies. Ivo, būs arī komentārs. Pirms mēs ejam pie nākamā jautājuma arī visiem mums. Es uzreiz vienkārši domāju arī ļoti labi, tad vēl reflektējot par to, ko mēs te runājām, par krējumu, manu jauko. Ka tiešām arī, tiešām varbūt ir varianti, vai ne? Un varbūt arī kaut kādas bailes zaudēt statusu vai bailes no pārmaiņām, tas arī, zināmā mērā, reizēm ir saistīts. Es nezinu, nav varbūt jātērē, 1000 eiro par festivālu apmeklējumu. Ja? Piemēram, lampā par ieeju nav jāmaksā. Piemēram, tas ir arī veids, ja kaut kādi meklēt jaunus veidus, vai, piemēram, var reizēm pārvietoties ar sabiedrisko transportu, vai varbūt arī ar netik, piemēram, laba gada izlaiduma mašīnu un tā tālāk. Bet, Ivo, tu gribēji vēl kaut ko pieminēt? Ik pa laikam aizskārām tādu frāzi, ka vajadzētu darīt to, kas patīk. Un es tā domāju, vai es kādreiz dzīvē esmu darījis to, kas man patīk. Varbūt, kaut kad jā, kaut kad nē, bet man šķiet, ka ļoti bieži mēs darām to, kas tev sanāk, kur tev ir stabilitāte, paredzamība, drošība. Un es domāju, vīrieši iet karā. Vai kādam patīk karot? Droši vien, ka nē. Vai tur zem ūdens šitie nirēji meklē līķus noslīkušos. Es nezinu, ka viņš nāk mājās un saka, sieviņi, jēšiem, ir tāda diena, atradu tur divus. Vienkārši mēs kaut kādas lietas darām, pat tad, ja mums nepatīk, un es domāju par savu darbu, es daudzās lietās, ko es daru, man vienkārši tas sanāk. Man tas sanāk, es jūtos ļoti stabili tur, es zinu, ka man novērtē mani kolēģi, un man sieva saka, tu tik daudz strādā, un man patīk tā sajūta, bet vai man tas obligāti patīk? Nē. Bet tad pretējais. Un ir pirms kādu brīžu saruna ar sievu, viņa saka, es nezinu, vai es ilgtermiņā šajā darba vietā sevi redzu. Un tad es tā saku, ko domāju, saku, varētu mainīt kaut ko. Un manā prātā uzreiz es mainīšu tikai tad, kad man būs iecementēts labāks, kaut kas stabilāks, drošāks, tad es tā kā mainīšu. Man jāsaka, es varētu iet studēt maģistrantūrā. Un viņi izdara visu tos procesus izdara un nomaina, un viņas karjera tur skrien augšā, un es joprojām tur eju karā. Ja. Ko paldies. Starp citu, par to arī nākamais jautājums, kur mēs vēlamies atkal dot iespēju atbildēt visiem, gan šeit klātienē, gan tiešraidē. Un jautājums ir, kas tavuprāt ir galvenais iemesls, kāpēc daudz vīriešu Latvijā neiesaistās izglītības vai mūža izglītības aktivitātēs. Ja? Mēs te lietojam izglītību, mūža izglītību, tad mūža izglītība dzīves garumā. Un tā. Mēs patiesībā te skārām tādas jūtīgās stīgas, daudzus aspektus, runājām par to, ka tomēr laikam jau, lai būtu labi arī izglītoties, lai nopelnītu. Un tad te jau ienāk arī atbildes. Es varbūt tiešām piedāvāju šobrīd visiem mūsu diskusijas dalībniekiem, kas vēlas varbūt jebkādā secībā pateikt, kā jūs redzat šo jautājumu, kas tad ir tie iemesli, jo te mēs tūlīt redzēsim, protams, topu, kur mēs paši būsim sabalsojuši, kā tad mums liekas, bet varbūt vēl ir kaut kāda aspekta, ko jūs redzat no savām pozīcijām, no savas arī profesionālā skatījuma. Es vairāk tāds apkopojums gan varbūt no tā, kas ir redzēts, gan kam pats gāja cauri. Tātad es domāju, šodien gatavojoties, man salikās tā, ka katram vīrietim jābūt savam sijā. Ar domu, ka, man liekas, vismaz es mācos tādos 3 gadījumos, ka tev ir sitiens, ka tev ir kaut kāda krīze, ka tev situācija mainās tik kardināli, ka tu esi spiests ķert tās lietas diezgan ātri. Ir, kas man liekas ir tāds vērtīgākais, ir intereses. Ja tev ir interese par kaut kādu tēmu, galdniecība, izglītība,
pētniecība, tu viņā ies iekšā un ies iekšā un meklēs jaunu kursu, tu ies uz telti, kurā runā par galdniecību, nevis par kaut ko citu. Un tas ceļš, man liekas, aizies diezgan raiti, ja tev ir tā interese. Un pēdējais ir atbildība, jo es redzu, ka man darbā ir atbildība par kaut kādiem projektiem un tādām lietām, līdz ar to automātiski es skatos, kā vairāk, kā vēl kaut kādas lietas darīt. Un te ir, man liekas, par to atbildību, kuras pamanīju, tur, protams, arī ir duālās. Ja tu paņem to atbildību, tu mācīsies. Ja tev viņa ir iedota, tu esi tēvs, tagad apsveicu. Ir daži, kas paņem viņu un mācās par to, ir daži, kas uztur to un saka, esmu tēvs, bet viņš principā ir ārā vai garāžā un bērns aug pats. Tāpēc man tāds katram vīrietim pa sijā, lai tā mūža izglītība kopumā ritētu vairāk, tāda ideja, ar ko padalīties par šo. Jā, paldies. Kādi mums vēl ir viedokļi? Jā, es varbūt gribu vēl pielikt klāt dažas lietas. Ja man atmiņa neviļ, tad, manuprāt, Latvijā vīriešu līdzdalība mūža izglītības procesos ir zemāka par vidējo Eiropas Savienības valstīs. Manuprāt, kaut kas ap 9%. Savukārt šis skaitlis Skandināvijas valstīs ir ap 30–35%. Un kas ir tā atšķirība? Es domāju, ka viena noteikti tāda zīmīga atšķirība ir šī mācīšanās kultūra, tādā plašā tvērumā, vai mēs jau kopš bērnības domājam, ka vajadzēs mācīties visu mūžu. Turpretīm, piemēram, mums pat ir izglītības nosaukums, kurā ir iekodēts, piemēram, obligātā izglītība. Tas nozīmē, ka tu viņu pabeigsi, un tad viss pārējais ir brīvi vai pēc tavas izvēles, bet tā mācīšanās jau nav tikai tāpēc, lai es varētu elastīgi reaģēt uz kaut kādām izmaiņām darba tirgu, bet mācīšanās galvenokārt ir svarīgākais pasargātāja faktors manai novecošanai, jo es vairāk mācos, jo mazāk manas smadzenes tiek pakļautas ar vecumu saistītām slimībām. Un te arī mēs, diemžēl, Latvijā esam viena no pirmajām vietām saistībā ar vīriešu dzīvildzi. Ja? Savukārt no pētījumiem skaidri zinām, ka mācīšanās kā pasargātāja faktors ir viens no visbūtiskākajiem. Absolūti pievienoju šim. Vēl viena lieta, ļoti praktiski tādi jautājumi. Paskatāmies, izņemam no Latvijas kartas Rīgu un Jelgavu un Ventspili un Daugavpili un paskatāmies reģioniem. Un divi vienkārši jautājumi. Pirmais jautājums, kāda reģionos ir un sauksim to par kaut kādu vidējā līmeņa izglītību vai mūža izglītību. Pirmais jautājums, kāda ir izglītības saturiskā atbilstība ar reģiona vajadzībām? Pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir kāda ir šīs izglītības pārklājamības pieejamība reģionā? Un mana atbilde ir ļoti vienkārša. Ja tu normālam, labam galdniekam, kurš mēnesī pelna 4000, pajautāsi, vai tu gribētu vakaros aiziet pamācīties sociālās zinātnes vai pedagoģiju? Tā atbilde droši vien jums ir varbūt jau zināma. Otra lieta par pieejamību. Ja mēs gribam kaut ko mācīties, mums ir vairāki veidi. Viens var doties klātienē, tad pamet darbu un doties mācīties 2–3 gadus. Laba iespēja, protams. Otra lieta, kāds ir nodrošinājums varētu mācīties klātienē, bet varētu būt kaut kas attālināti. Attālināti nav, jo Covid-19 beidzies. Kāpēc ir attālināti kaut kas vajadzīgs vēl? Un vispār pārklājamības tīkls, ja mums koncentrējas augstākā izglītība un būtiskas mūža izglītības aktivitātes tikai lielākajos centros, mēs varam aizmirst par to, ka mēs Latvijā varam, kā lai saka, vienmērīgi pārklājoši cilvēkiem dot iespēju mācīties. Man ir ļoti subjektīvs mana paša piemērs, bet es esmu gribējis mācīties vēl, neskatoties to, ka es ikdienā mācos visu laiku, bet es gribēju mācīties kaut ko akadēmisku. Tas faktiski manā dzīves situācijā nav iespējams, jo tā ir klātiene un tā ir Rīga, un līdz ar to tas vienkārši izslēdz iespējamību. Ivo? Jā, viens ir tas, ko Edgars minēja, tā pieejamība, un es esmu atradis kaut ko es varētu kaut kā ar savu darbu, ģimenes dzīvi savienot un nesajukt prātā, un varu pat varbūt atļauties, bet tad es apskatos to programmu. Tāds mēsls, paklau.
Jūs man stāstīsiet 80% tas, kas nav saistīts ar programmas nosaukumu, un tad 20% to, kas ir saistīts, jo kaut kādi kredītpunkti bija jāizpilda vai kaut kas tam līdzīgs. Es esmu gatavs bez tā dokumenta strādāt, iemāciet man kaut ko tādu. Un tas ir man tā sajūta ir, ka mums ir bail varbūt paprasīt naudu par tieši to, ko es gribu, jāpiepilda ar visādiem stulbībām visādām, un tad varbūt paņems. Un es kaut kā jūtu, ka varbūt tas ir mans tāds subjektīvais viedoklis, un citi tā nedomā. Un es iedošu vienu piemēru. Es tagad gribu uzdāvināt sievai dāvanu. Vakara make-upa meistarklase. Viņai iemācīs tur kaut kādas tās baigās acis uztaisīt. Un tur 100 eiro jāmaksā, 3 stundas nodarbība un saturs rakstīts. Pirmās 2 stundas sejas kopšana, kā izvēlēties krēmus visādus un tā tālāk. Un tad pēdējā kaut kādā brītiņā viņi tagad mācīs tās ēnas un visu šito likt virsū. Un es izlasu, kas tā pa čakarēšanu? Es tā samaksāšu tos 100 eiro, bet nemācu visas tās muļķības. Ja? Viņi to zina, nevajag. Nopērku. Un viņi tagad atnāk no nevis mājās, viņi saka, tik superīgi! Iedomājies, man visu pa to sejas kopšanu izstāstīja, ja? Un es baigi vērtīgi biju. Un tā beigās vēl iemācīja arī to make-up uzlikt virsū. Es nekad mūžā savu laiku netērētu 2 stundas šito te klausēs. Es varu YouTube'ā noskatīties šortos, tur jau ir viss tais iekšā. Un kaut kā viņiem patika. Un par to saturu varbūt tāpēc sievietes iet vairāk studēt kā vīrieši. Es nevaru izturēt tur, kur man kaut ko tādu māca, un es daudz biežāk, kad ir jāiet kaut kur man obligāti, man kā skolotājiem viss kaut kur jāiet obligāti, un tad es paskatos tajā programmā, šis man neinteresants, es saku pasniedzējiem, var tā, ka es te nenākšu, un tad tās manas kolēģis savukārt nāk uz visām lekcijām, un mani skolēni vidusskolā, es viņam iedodu uzdevumu, un puiši pastāsta un saka, tā, var tikai šito darīt. Un tas pārējais tāds, meitenes jau pilda visu tikmēr. Ja? Un Džeki tā kā saka, bet skolē... Man liekas, Ivo, ļoti labi. Šis ļoti rezonē ļoti labi mūsu aptauju. Laika trūkums. Nav laika tur tos klausīties par tām sejas kopšanām un tā tālāk, jo ģimenes pienākumu, un es nezinu, kur tas laiks vēl arī aiziet, bet loģiski tā ir. Gribās, kā saka, to galveno, ja? To svarīgāko, un tā vērsim pie ragiem. Lauri? Jā, 2 lietas. Viena tagad par to laika trūkumu. Droši vien, ka ir laika trūkums, un tad ir sajūta par laika trūkumu. Un tas, ko mēs nemākam atpazīt, ir šī sajūta par laika trūkumu, kuras dēļ mēs vienkārši ejam pēc algoritmu, ko Ivo tikko izstāstīja. Un otrs, tad, turpinot to Ivo piemēru no mūsu biedrības apcerkņiem, mēs piedāvājam bērnu emocionālās audzināšanas kursu. Un, tur 10 nedēļas vīriešiem ir jānāk kopā, tagad pēc Covid online pārsvarā, un jāapgūst 10 secīgās nodarbībās kaut kas par bērniem. Principā, man nav baigās cerības, ka tagad pusi Latvijas vīrieši noklausīsies un tāpēc tagad zinās manējo triku, un tāpēc es to nevaru atskaņot. Nē, es atskaņošu. Respektīvi, ja es mēģinātu, un tas ir mēģināts darīt, reklamēt un pateikt, ka īstenībā tas bērnu emocionālās audzināšanas kurs liks riktīgi daudz tev saprast par sevi, par savām kaut kādām traumām, kaut kādiem saviem aizspriedumiem un tam līdzīgi. Taču tur vispār neviens neatnāk. Tas vienīgais, ar ko mēs puslīdz ievilinam, ir tas, ka mēs tev iedosim konkrētas prasmes, un tu sapratīsi, kā tikt galā ar bērnu. Ja? Un tas ir tas, ar ko kaut cik ievilinās tas vīrietis tur iekšā. Kaut arī tad, kad viņš nonāk un 2., 3. nodarbībā saprot, ka sasodīt šis te ir 70% par mani, un tad tikai kaut kas tur par bērnu attīstību, ja? Un tad viņi sāk to novērtēt. Bet tas tagad jau 3. reizi pieminu lampā, tas zirgs ir jāatvelk līdz tai upei un kaut kā vēl jāpiedabū, lai viņš pats sāk dzert. Un tad, kad viņš sāk dzert, tad jau notiek. Ja? Bet tā kā panākt šo te procesu, ka viņš ir dabūts līdz turienei, un ka viņš tad sāk kaut kā tu viņu vēl pielabini, lai viņš tur pieliecas un sāk to darīt, tas ir tā kā
Tā ir tāda praktiskā atbilde no mūsu puses, kā es to redzu. Kāpēc iedabūt vīriešus lietās, kuras nav viņam tieši, jo tā kā Ivo apstāstīja, jau tieši šitas te, ko man tagad vajag, šitajā brīdī, ņemu, ir. Ja? Un lielā mērā tāpēc, ka es pieņemu, ka pat tas ir tikai pieņēmums. Nevis tā ir reāla pieredze, ka es aizgāju, dabūju tieši to, ko man vajadzēja, un tagad esmu daudz labāks, daudz izglītotāks, varu būt efektīvāks. Un tā kā it's not the case. Ja? Tas ir vienkārši pieņēmums, ka tā ir. Tas ir tā mūsu uztverē. Nezinu, es ceru, ka Edmunds var paskaidrot, kāpēc mēs vīrieši vairāk šādi te uztveram, domājam un gribam šos te precīzos, ātros rezultātus. Paldies. Man liekas, ļoti tādi labi un svarīgi piemēri. Tur patiesībā vēl ir vis kaut kāda īlēna. Man liekas, tā ir maisā, pa kuriem varētu runāt un atpakot. Bet skatos, ka Gunārs ir paņēmis mikrofonu. Es domāju par to zirgu un vilkšanu. Es domāju, kurš ir tas, kas velk? Vai tas ir tas sauklis, bērna audzināšana, kas sakrīt ar to atbildību, vai tas ir kaut kas vēl? Jo, kāpēc uzdošu, tu vari vienkārši iekomentēt. Es ne tikai strādāju bankā, bet ir vēl viena tāda vasarā piedzīvojums, ka mēs vedam vīrus un arī puišus atsevišķi tādā izdzīvošanā, 50 stundu izdzīvošanā. Un tas, kas ir interesants šī sakarā, ir, tā, ka vīri sēž pie ugunskura galīgi nokusuši un tādu, un sākās sarunas par visu kaut ko. Tad izrādās, ka 50% no vīriem tādā nometnē, kur viņi sev moka un piedzīvo tādu kārtīgu šoku fiziski un morāli, 50% ir bijušas sievietes, kas ir nopirkuši viņam dāvanu karti un aizsūtījuši. Pirmajā vakarā viņi uz viņām dusmojās, otrajā vakarā viņi viņas nicina, trešajā dienā, kad viņi iet ārā, viņi iet un pērk puķes viņām un saka, ka tas bija labākais, ko viņi ir izdarījusi. Un tāpēc man tas jautājums ir, cik tā liela loma ir tām sievietēm, kas velk iekšā, un cik liela tā reklāma? Varbūt, ja tas skatījies uz šori. Jā, tas vienkārši papildina to pašu, ko es jau vakar stāstīju arī. Proti tieši tā, ir tā ievilkšana un ir ievilināšana. Faktiski tas ir divas tādas stratēģijas, kuras pamatā darbojas, kāpēc vīrieši vispār kaut kur nonāk. Ja? Tad daudz mazāks ir šis te references punkts, kur tie ir ieteikumi no čomiem, draugiem, kuri ir pateikuši kaut kas labs, un tad tas 1% ir tie, kuri paši atnāk, kur izjūt tiešām kaut kādu šo te neziņu, kā. Un tad vēl, mūsu gadījumā, tad ir vēl tas procents, kurus piespiež jau sistēma. Ja? Paldies, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi. Tad, man liekas, tajā piemērā, Gunār, ko tu arī stāstīji par to dāvanu karti, ja te finansiālie šķēršļi tiek atrisināti un atbalsta trūkums arī tiek atrisināts, ja, jo kāds uzdāvina dāvanu karti, fantastiski, vai nav labi? Kā saka, jebkura motivācija vai jebkurš iemesls, kāpēc mēs kaut kur nokļūstam reizēm, ir labs. Bet patiesībā par tiem finansiāliem šķēršļiem droši vien tur būtu ļoti interesanti parunāt vēl, jo tā gan jau varētu veselu diskusiju veidot par to, ja, par ko, piemēram, arī biedrība tēvi. Mēs esam runājuši, piemēram, arī par šiem te pašiem kursiem tēviem. Ja? Vai tad viņi ir pa brīvu, ja? Vai tad, respektīvi, kāds atbalsts ir pieejams? Un tas ir tas, ko jūs arī norādat, ka patiesībā finansiālie šķēršļi mācībām eksistē. Mācību procesiem, tad droši vien par to arī jādomā, kā tad nevis gluži droši vien sviest pakaļ, ja, visiem, kam vajag, bet tiem, kas grib un tiem, kas var, tad ir forši. Forši, ja sieva nopērk to dāvanu karti, bet varbūt arī, nezinu, pašvaldība var nopirkt kaut kādu dāvanu karti vai kāds cits labs, ja tā ir problēma. Pats patiesībā jau arī var nopirkt, vai ne? Bet, dāmas un kungi, dodamies. Pirmkārt, liels paldies. Es tā vizuāli skatos, man liekas, mēs esam faktiski sasnieguši dzimumu līdzsvaru. Mūsu diskusijā tā kā prieks par to, ka tēma par vīriešu nodarbinātību un izglītību interesē gan vīriešus, gan sievietes. Tiešām te varētu tagad aicināt jūs visus aplaudēt, bet varat neaplaudēt. Laižam slaido jautājumu nākamo. Jo, mums jāpaļojās, tad forši parunājām, jā, ir problēmas, ir izaicinājumi, ir piemēri, ir risinājumi. Es pieņemu, jūs tur savās galvās arī droši vien domājat par dažādām lietām. Bet
Tagad par to praktisko, tas sausais atlikums, ko tad darīt? Kādi ir risinājumi, kas ir nepieciešami, lai vīrieši varētu vieglāk pielāgoties darba tirgus prasībām un atrast darbu, kas viņus patiesi uzrunā? Un šis ir atvērtais jautājums. Jums ir iespēja izteikties. Vienīgais lūgums tiešām nerakstīt necenzētus vārdus, ja? Bet visas pārējās idejas mēs laipni aicinām un gaidām. Kā tad jūs redzat? Tad dienas beigās, ko tad darīt? Un, protams, skaidrs, ka tā iespējams ne tikai viena atbilde, bet varbūt kas ir tas, ko jūs šobrīd redzat kā aktuālāko. Un, protams, atkal vēršos pie mūsu kungiem šeit uz skatuves. Lūdzu, atkal droši. Jūs, man liekas, ļoti labi arī mākat to mikrofonu sadalīt, tā kā man pat nav jākoordinē. Man laikam es ievēroju, mēs jau vienlaicīgi paņēmām mikrofons, laikam ir ko teikt, bet un atkal ļoti subjektīvi, jo faktiski, nav šajā pasaulē vienas atbildes, un tāpēc ir šādi festivāli, kur tiek runāts, un tās atbildes katram ir savas, un tur ir tā sarežģītība īstenībā tajā cilvēku pasaulē, bet no mana skatu punktu raugoties, es piekrītu tur, kur ir ierakstīts atbalsts, iedrošinājums atbalsts. Un kā es to redzu, tas nav tāds, ka paglaudam galviņu, uzstams plecs un sakam, tev izdosies un mazais princis pasauli sadosies rokās, lai tev palīdzētu. Tas ir stāsts par to, ka ir tev apkārt vispār cilvēki. Vienalga, vai tā ir tava ģimene, no kuras tu nāc, vai tava jaunizveidotā ģimene, vai draugi, vienalga paziņas, darba kolēģi, kas cits, bet kuri, un tas ir, un to es saku kā skolotājs, jo es vienkārši tam ticu, jo tādā veidā es strādāju arī bērniem, ka atbalsts ir tas, kas var palīdzēt tam cilvēkam aiziet tālāk, nekā viņš vispār spēja iedomāties. Un tas atbalsts var būt ļoti praktisks, sākot ar to, ka rekur nopērkam dāvankartu, un patiesībā man ienāca prātā no manas dzīves gadījums. Sieva man saka, vispār varētu kaut kur aizbraukt. Ja man ir jāizvēlas, vai es nopirkšu sev darbnīcai jaunus kaltus, vai es kaut kur aizbraukšu, ticiet man, es nopirkšu jaunus kaltus. Un tā ir tāda, un te Edmunds droši vien labāk varēs no tāda smadzeņu viedokļa skaidrot. Mēs esam atšķirīgi no dzimuma viedokļa. Vienkārši mums ir lietas, kā mēs domājam, atšķirīgi. Un tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši tāds ir. Un tas jāņem vērā. Bet tajā brīdī, kad man sieva nopērk kaut ko un saka, nav variantu, jābrauc, ko es savā galvā domāju, tā, ja es neaizbraukšu, tā nauda aizies vējā. Nevar, jābrauc. Un tā ir tāda pragmatiskā, konstruktīvā domāšana, kur labāk naudu likt, kā mājā, kā loģiski, kaut kādā jēdzīgā lietā, kur iespējas vakariņas vai kaut ko, beidziet. Līdz ar to tas ir tāds, bet tas atbalsts tādā praktiskā veidā, ka tev tiešām partneris, draugs vai kas, vienkārši saprot, viņš šito pats neizdarīs, jo es viņu zinu, plētens šitāds. Tad izdarām viņa vietā. Vai arī, ka tev, un tas ir tas teiciens, lai cik tas stereotipiski skanētu, aiz vai blakus katram spēcīgam vīrietim stāv spēcīga sieviete. Un to es esmu pārbaudījis savā dzīvē. Es domāju, ja man nebūtu sieva, kas spēja regulāri par lietām runāt, iedrošināt, un ne jau tā aptuveni tev jādara šitas. Nē, to cilvēki, kas to labi prot, var izdarīt citādāk. Tā ir baigi būtiskā lieta. Un tas, ko es vienkārši noreflektēju par pēdējo lietu, ko es dzirdēju par to, ko Ivo minēja par tiem, un man šķiet, ko es redzu arī skolā kā skolotājs, puišiem, zēniem ir ļoti svarīgs mērķis. Ja viņi neredz mērķi, piedabūt viņu pie darba nav iespējams. Paldies. Jā, Ivo, droši. Un tad tos kaltus es jau taisījos pirkt, un tad man sieva vienkārši, mēs izgājām kompromisu un aizbraucām ceļojumā, vai ne? Un viss notika, jo pilnīgi pievienojos tam, ka man atbilde uz šo jautājumu būtu, ka pusē humors, ka vienkārši sieviete ir labākais motivators, visas labākās lietas savā dzīvē es izdarīju, ja man bijis atbalsts no manas sievas. Bet pa daļai humors, pa daļai nē. Bet vienu, ko es gribu pielikt klāt par to, kā to izdarīt, ir mācīšanās kultūra darba vietā. Respektīvi, manā darba vietā nevar nemācīties. Visiem darbiniekiem kaut kur ir ik pa laikam jādodas mācīties. Un ik pa laikam
Mēs organizējam kaut kādas mācības paši iekšējās, kaut iekšējā konferences, kaut ko tādu. Ik pa laikam viņi dodas paši, ik pa laikam viņi man sūta ziņu, Klau, es gribu šo iemācīties, vai tu man varētu apmaksāt šādas mācības. Un es ļoti priecīgs esmu saņemt katru no šīm ziņām. Un tad ir ceturtās, ko mēs organizējam kaut kur ārpus Latvijas vai kaut kur tā pa Eiropu. Un tad, kad tāda kultūra darba vietā iedibinās, tad tie vīrieši vai sievietes vienalga nav svarīgi. Vienkārši visi saprot, ja tu šeit esi atnācis strādāt, tā ir daļa no tava darba, tev ir visu laiku jāmācās un jāaug un jāizglītojas. Un tad tas vienkārši gan vīriešiem, gan sievietēm ir neizbēgami. Ja? Ka tā ir kultūra vienkārši mūsu darba vietā. Un man šķiet, ka tādai kultūrai vajadzētu būt visur, ka tie nevis tikai tādi kursiņi pasēdēja pie datora online 1,5 stundiņu un paralēli spaidīja telefonu, bet ilgāki, ar dziļāku iesaisti un vairāk, kā jūs minējāt, vairāk, kur tas vīrietis kaut ko dod no sevis arī. Tad tas, ko es gribu pielikt klāt, ir veidot savās darba vietās mācīšanās kultūru. Paldies. Man liekas, tas ļoti labi arī rezonē ar to iepriekšējo jautājumu, kur bija arī viena no tām problēmām, ka trūkst atbalsta darba vidē. Tas nozīmē, ka arī droši vien darba devējiem ar vajadzētu bišķi padomāt, kā atbalstīt patiesībā mācīšanos. Tas nav tā, ka cilvēki negrib, bet varbūt cilvēkiem īsti nav iespējas. Bet ļoti labi. Jā, Gunār. Arī mazliet, kad tu minēji par to darbu kultūru, es atcerējos, ka mēs arī ar vienu komandu, kā viņus motivēt, tad mēs uztaisījām vienkārši mini-sesiju, ka katrs atnāk uz šo sapulci, tā varētu teikt, ar savu prezentāciju. 6 minūtes par to, kas ir tas, kas viņu dzīvē iedvesmo. Un tas mazliet pirmkārt pavēr vaļā to, ka tu vari atklāties nedaudz vairāk. Tur baigi daudz neveries, bet un tas veido ar to komandu sadaļu, bet tas veido tādu kultūru, ka mēs ar kaut ko dalāmies un vienlaicīgi arī varam mācīt. Jo nākamā tēma bija vienkārši, ko tu izmanto Outlookā vai time managementā, laika plānošanā, kas ir tavējais tips. Un tad, ja 10 cilvēki savācās, tev sanāk 60 stundu lekcija, kas sastāv no tādiem 6-5 minūšu gabaliņiem. Džekiem interesanti, nav garlaicīgi, un dāmām arī daudzveidīgi, kas varbūt nosec to tēmu. Tur es piekrītu, jā, tas man liekas tāds viens, ko var darīt. Tanī brīdī, ja tu sēdi mājās un domā, kā es tagad tirgū tikšu iekšā, tur es piekrītu, man liekas, tādai ģimenei un skolai. Ja tur ir dabūts kaut kāds iedvesmas sitiens, skolotājs, situācijas stāsts, tas, man liekas, ļoti var palīdzēt. Un caur savu pieredzi es atceros, ka 99. gadā mums parādījās skolotāji no Dānijas, kas nerunāja ne latviski, un viņi mums mācīja pilnīgi savādāk. Bet viņas piemērs man ir palicis tik spilgt atmiņā, ka es to vēl joprojām pēc 20-30 gadiem mēģinu ielikt iekšā, ka aicināt pašus bērnus skatīties, kas patīk vilkt ārā un caur to mācīties. Un trešā lieta, es teiktu, un tas, ko es jau minēju, ja ir intereses, viņas vajag attīstīt, un caur tām tu arī varēsi meklēt vai to, ka tu mācīsies, vai beigās tas galvenais spējas uztaisīt darbnīcu un pārdot citus kursus un pelnīt tādā veidā caur to formātu. Tāds pārdoms par šo. Paldies, Edmund. Jā, es varu tikai dalīties ar savu personīgo pieredzi. Pagājušajā gadā, kad es zaudēju darbu, es stājos bezdarbniekos un tad saskāros ar valsts nodarbinātības aģentūras pakalpojumiem. Tur nebija nekā no tā, kas ir te rakstīts, jo, manuprāt, ļoti labi ir formulējuši cilvēki, kā būtu jānotiek tam atgriešanās darba tirgu, bet tas bija slikts tāds mans gadījums, jo man vienkārši iedeva kaut kādu attālinātu kursu. Man pašam bija ļoti grūti viņu pabeigt, neskatoties uz ļoti augstu motivāciju. Un tie arī vietā statistika, ka gan šos te attālinātos Coursera, edX kursus, kas ir īstenībā ļoti dārgi, pabeidza apmēram 6-7%. 25% pēc pirmās nodarbības pamet. Ja, tas ir par to, ka tur ir kaut kāda finanšu šķēršļa. Nav īstenībā. Šobrīd laba izglītība apkārt ir gandrīz vai bez maksas. Bet, kas manā gadījumā palīdzēja, man palīdzēja draugi. Protams, sieva, ģimene, bet man ir ļoti tuvu draugi, kuri arī bija piedzīvojuši līdzīgus tādus, arī darba zaudēšanas gadījumus, un tas bija ļoti spēcīgs atbalsts. Tā kopienas sajūta, ka man ir draugi, ka man ir vīri, man ir ģimene, man ir radinieki apkārt, kas jau arī izskanēja, ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Es domāju, arī jūsu kustība vīri dara ļoti labu lietu šajā ziņā.
Paldies arī par ļoti interesantu par padalīšanos ar personīgo pieredzi un par skaudro statistiku. Un Lauris. Jā, es tikai pievienošu vēl to vienu lietu. Mēs dzirdējām, tātad, ja ir spēcīgs, atbalstošs partneris, tas ir tas partneris, kas palīdz spērt to soli, varbūt draugi, kolēģi, ja tava darba vide ir atbalstoša un to atbalsta. Ja tā visa nevis nav, bet ja ir par maz, bet vai varbūt lai diversificētu vai pastiprinātu to, kas vēl var sniegt šo atbalstu. Un tiešām no pieredzes varu galvot, ka tas tiešām arī ir palīdzējis un strādājis. Tad mums tēvos ir tas tēviem grupas, bet tad ir vēl vīru grupu kustība Latvijā un var pieteikties jebkurš vīrietis un būt kādas vīru grupas dalībnieks. Un tas, ko mēs esam manā vīru grupā pieredzējuši vairāk kārt, ir, ka kāds ienes savu šo sāpi, savu kaut kādu šaubas par darbu vai kaut kādiem tādiem jautājumiem vīru grupā. Un mēs viņu pirmkārt sadzirdam, mēs viņu iedrošinam, un tajā galējā variantā mēs viņu izaicinām vai challengeojam. Tad dari kaut ko, aizej, izmācies, nomaini darbu, pieņem lēmumu. Ja? Un tas ir arī tāds formāts īstenībā, kurā, ja ir sagadījies, ka nav to tādu veselīgo draugu, kas ieklausās, bet ir gatavi tikai ar tevi iedzert un tā vienkārši pateikt, neuztraucies, vai ir sajūta, ka ar partnerei nevar, diemžēl, uzticēt savas kaut kādas šaubas. Tad katram vīrietim ir iespēja meklēt savu vīru grupu, kuru princips ir atbalstīt un palīdzēt. Un to es esmu pieredzējis tiešām, ka arī šie jautājumi saistībā ar to, ko darīt savā dzīvē, ko mācīties vai uzdrošināties kaut ko, ir baigi labi paceļām. Mums pavisam svaigi bija brīnišķīgi. Mums pievienojās salīdzinoši nesen mūsu grupā viens jau pāri pusmūžam vīrs, ļoti jauks cilvēks. Un viņš stāsta par to savu nedrošību dzīvē. Mēs uzklausām visi viņu, un mēs sadzirdam, ka īstenībā viņš ar to, kur viņš šobrīd ir dzīvē, viņam ir tik ekskluzīvas iespējas burtiski izdarīt jebko savā dzīvē. Tikai bija vajadzīgs kāds, kurš viņam pasaka, ierauga, ka tev ir šobrīd tavā dzīvē sastājies tā, ka tev ir visas kārtas tās, kuras gribētu 18 gadnieks, un viņam nekad nav. Bet tev tagad tavos 50 gados ir visa pasaule vaļā. Tev ir resursi, tev ir pasaule vaļā, un tu vari izdarīt jebko. Tikai tas pirmais solis ir vajadzīgs saprast tiešām, kas ir tas, ko tu gribi, un otrs ir tā drosme ņemt un darīt. Paldies. Ivo uzreiz pieteicās arī kaut ko iekomentēt. Es par to vīru grupas to nozīmīgumu, jo tā viena no vērtībām ir, ka savācoties tikai vīriem kopā, nesākās prastais veču bazars, ja? Ka šī vīru grupa spēja saglabāt to, kā Edgars teica, mēs nemākam sarunāties, ja? Ka mēs mācāmies sarunāties un mēs velkam ārā tās lietas, par kurām negribas runāt. Un parasti, kad vīri satiekās, ja? Bieži vien tiek pastumts viss kaut kas apakšā un ir tā kā teici, vecīt saņemies, vai būs taču labi, viss normāli, ja? Un tā tālāk, bet tāda kvalitatīva dziļa saruna, tas ir tas, ko tādas, es saukšu to par izglītības produktu, ja, ko tu piedāvā. Zināmā mērā tas ir izglītības produkts. Tas ir kaut kas pilnīgi citādāks, kā vienkārši mēs te satiekamies, un kaut ko parunāsim. Ja. Un es to esmu novērojis bieži vien, ka tad, kad mums sievietes kolēģis telpu pamet, tad sāks veču bazars. Ja. Un tas nav baigi veselīgi. Ja. Paldies. Mūsu diskusija straujām sekundēm, jāsaka tā, tuvojas noslēgumam mūsu atvēlētais laiks, bet patiesībā ja es varu palūgt tos atbilžu variantus vēl atpakaļ. Tiešām paldies jums par dalību un skaidrs, ka daudz no jums raksta tiešām, ka tas atbalsts dažādos veidos ir ļoti svarīgs. Atbalsts no darba devēja, atbalsts no radiniekiem, no draugiem, no partnera UTT.
Tas, kas man, ja godīgi, mazliet rezonē, un es domāju, bet ļoti labi patiesībā, ka ir arī šādi viedokļi, un tas kaut kur mazliet ir norezonējuši šī tēma, tātad, ka beigt uztvert vīriešus kā tādus nespējniekus, kam obligāti jānodrošina speciāli labvēlīgi apstākļi. Un droši vien tas... Es gribētu teikt, tas laikam arī ir aicinājums varbūt vīriešiem pašiem sev beigt tā uztvert. Un man liekas, ļoti simpātisks bija tas, ja var mazliet parulēt uz leju. Man liekas, šis tāda odziņa šīs diskusijas. Var parulēt uz leju tos atbilžu variantus? Nevar. Ok, ja nevar, bet var sakot pārfrāzē, neatceros, necitēšu vairs. Kur ir Džeki nopietni atbildīja par vīriešu izglītošanos sievietēm. Viņām jāmotivē, jāievilina, jāpērk dāvanu kartes. Bet kāpēc gan ne, ja tas strādā? Kāpēc gan ne? Jo 50% taču paši atnāca. 50% atnāca paši, bet ja kāds nopērk dāvanu kartu, un ja tā ir sieviete, vai tas tomēr nav skaisti kaut kādā mērā? Es tikai varu pielikt, man liekas, ka priekš sākuma jā, bet es arī piekrītu, ka es ar cerību, ka tā patstāvība aug un attīstās, bet tam sākumam tev vajag kaut kādu to dzirksteli iedot, un ja kāds vīri grupas vai dāmas var iedot, tas ir sākumam, bet, protams, ejam uz to, ka mēs to patstāvīgi arī paši darām. Tieši tā, mēs jau vienojamies, šī tāda vairāk ievilināšanas stratēģija. Tas nenozīmē, tam nebūtu jābūt tā ilgtermiņā, bet tiešām paldies, Liels. Nu ko, Laurija, varbūt tev noslēguma kāds vārds? Jo biedrība tēviši visus mūs te sasauc kopā zem fonda augst skaistā logo. Nu, es tikai saku paldies vīriem, kas bija uz skatuves. Saku paldies fondam Augt, kurš atbalstīja mūsu pieteikumu šai diskusijai. Milzīgs paldies skatītājiem gan klātienē, gan tiešsaistē, kas noskatījās tagad un noskatīsies pēc tam ierakstā un izmantos. Ja jūs paņemat kaut vai vienu lietu no tā, ko mēs runājam priekš sevis, lai savu motivāciju noturētu vai atgrieztu sevī, tas ir jau baigi daudz. Tā kā liels paldies, aplausi visiem. Beidzot aplausi, jā, aplausi. Nu, ko, paldies, un lai jums fantastiski atlikusī diena un priecīgs saulgriežus, kas ir šodien, ja šodien ir tā gada garākā diena, acīm redzot, un Jāņus arī tad pēc tam tie, kas svinēs, tad lai visiem labi un uz tikšanos.